brīvas gribas un apzināta vārda paziņojums. TT numur 2ARMR 2024 0909 001. Es, vīrietis Andris Ivardēls, Talmaņu ģimeņu dzimtas kopienas vecākais, mūsu dzimtas kopienas enerģētiskajā un spēka aplī ar šo paziņoju. 2001. gada martā, apskatot vīrieša Jevgeņija pārdošanā piedāvāto zemes gabalu, kadastra numurs 8076 007 1102, pēc pārdomām un apspriedes ar ģimeni, nolēmām pirkt ģimenes īpašumu vīrieša Jevgeņija pārdošanai piedāvāto zemes gabalu. Sākumā bija vārds. Notika akts ar augstāko tiesisko spēku, pirmējā mutiskā vienošanās par zemes gabalu pirkšanu starp zemes gabalu pircēju vīrieti Andri un zemes gabalu pārdevēju vīrieti Jevgeņiju. Nezināšanas, neinformētības un naivas labticības uzņēmumam Latvijas Republika dēļ abi nolēmām šo darījumu apstiprināt caur virtuālām juridiskām fikcijām personām, arī papīra līguma formā un caur nostiprinājumu lūgumu arī zemes grāmatu apliecības formā. Šajā vietā un šajā mirklī es, vīrietis Andris Ivardēls, ar šo paziņoju, ka pamatojoties uz 1611. gada Bībeles rakstiem, kur Dievs uzticēja zemi pārvaldīt vīriešiem un sievietēm, es, vīrietis Andris Ivardēls, ar savu ģimeni, pilnā mērā atbilstam augstāk aprakstītajam. Pamatojoties uz pirmējo mutisko vienošanos ar augstāko tiesisko spēku starp vīrieti Andri un vīrieti Jevgeņiju, pamatojoties uz to, ka kopš mūsu ģimene iegādājošai zemes gabalu, neviens nav uzrādījis jebkādas tiesības uz valdījumu šeit. Līdz ar ko pilntiesīgi dēvējam savu dzimtas kopienu par tiesiskajiem valdītājiem mūsu dzimtas kopienas cietzemē Talmaņa. Pamatojoties uz dāvinājumu līgumu TT numuru ARMR 2024 0808 008. Pamatojoties uz Talmaņu ģimeņu dzimtas kopienas tiesiskā valdījuma Talmaņa nostiprinājumu dzimtas kopienas ierakstu un reģistru grāmatā. Pamatojoties uz uzņēmumu Latvijas Republika personu izveidošanas un personu dokumentu izdošanas uzņēmumu PMLP un dzimtsraksts departaments nespēju izskaidrot un dokumentāli pierādīt personu Andris Talmanis un Andris Talmans izveidošanu un eksistenci, ar ko apstiprinās mans pieņēmums, ka augstāk minētās personas neeksistē. Pamatojoties uz to, ka papīra pirkuma līgumā notāri pieņemu, ka caur neeksistējušu personu B. Girgensone, kā pircēji ierakstīja neeksistējušas personas Andris Talmans un A. Talmanim, pamatojoties uz to, ka zemes grāmatu apliecībā tiesnese pieņemu, ka caur neeksistējušu personu Olite Blūmfelde, kā īpašnieku norāda neeksistējušas personas Andris Talmanis un Andra Talmaņa. Pamatojoties uz visu augstāku uzskaitīto, ar šo mirkli es, vīrietis Andris Ivardēls, atsaucu personas Andris Talmanis vai Andris Talmanis parakstu nostiprinājuma lūgumā Rīgas rajona zemes grāmatu nodaļai un atgriežu neleģitīmo spēku zaudējušo un anulēto zemes grāmatu apliecību izdevējam Rīgas rajona tiesas zemes grāmatu nodaļai. Šis paziņojums nolasīts mūsu dzimtas kopienas enerģētiskajā un spēka aplī. Šis akts ne daļēji, ne pilnā apmērā, nevienā vietā, nevienā brīdī nav apstrīdams. Vīrietis Andris Ivardēls, Talmaņu ģimeņu dzimtas kopienas vecākais, autogrāfs Zīmoks.